Latvijas Nacionālajā teātrī 25. oktobrī pirmizrādi piedzīvo slavens igauņu klasiskās literatūras darbs Antona Hansena Tamsāres Zeme un mīlestība Kārena Indreks. Šo vairāk kā 3 stundas ilgo izrādi iestudē šobrīd viens no atzītākajiem režisoriem Baltijā – Elmo Niganens no Igaunijas. Galvenajās lomās Dita Lūriņa un Uldis Anže. Es, protams, esmu ļoti laimīga, ļoti priecīga. Man liekas, tāds ir jebkurš aktieris, kuram ir tā laime sastapties ar šo režisoru un arī ar šo ģeniālo literatūru. Es ar lielu, kā pat nav vārdi, kaifu lasīt. Un vēl viena laime un prieks ir, ka mana Kārina, kas ir, kad, protams, izlasīja, man atcēlās stāvus, un no kura gala šai lomai pieiet nezināju, bet ir režisors, kurš zina. Tad, kad visi vīrieši izlasīja par Kārinu, visi teica, tas ir kaut kāds ārprāts, nevis sieviete. Bet režisors, kurš atbrauc un tu jūti, ka viņš mīl mani varoni, un tā viņš viņu arī veido, ka viņam nemaz nav iespējams nemīlēt. Tamsāre написал пенталогию из 5 частей. Tamsāre uzrakstīja apjomīgu darbu, kas sastāv no 5 daļām. Pirmā daļa notiek laukos. Galvenie varoņi ir Indreka tēvs, māte, ģimene. Pirmā romāna darbība sākas aptuveni 1860. gados un beidzas 1890. Otrajā daļā par galveno varoni kļūst šis jaunais puisis Indreks, kas piedzims pirmā romāna beigās. Viņš arī paliek par galveno varoni visās pārējās daļās. Otrā romāna darbība risinās Tartu, laikā, kad viņam ir 16 līdz 19 gadi. Viņš mācās skolā un zaudē ticību dievam un nogalina dievu sevī, izsakot šo domu skaļi. Viņu izdzen no skolas, un tā beidzas otrā daļa. Trešā daļa ir 1905. gadā – revolūcija. Indrekam ir kādi 22 līdz 25 gadi. Viņš uzskata, ka pasaule ir nepilnīga un mēģina to izmainīt ar revolūcijas palīdzību, bet izrādās, ka revolūcija ir asiņaina padarīšana, kurā nekādas patiesības vai taisnīguma nav, un Indreks tajā viļās. 4. daļā jau ir Pirmās republikas laiks. Indreks ir precēts ar Kārenu, viņi ir diezgan labi nodrošināti, dzīvo teju buržuju dzīvi. Viņš ir skolotājs, dzīvo vairāk uz sievas un sievas tēva līdzekļiem. Apkārt buržuju sabiedrība visi grib būt Eiropā. Es domāju, ka arī Latvijā tajā laikā bija līdzīgas tendences. Katrā gadījumā šī 4. daļa, ko mēs arī uzvedam šeit Nacionālajā teātrī, beidzas ar to, ka Indreks viļas laulības dzīvē. Un 5. daļā viņš jau dodas dzīvot atpakaļ uz laukiem. Atgriežoties pie šīs mūsu uzvestās 4. daļas, tad tas ir Pirmās republikas laiks, kad ekonomikā valda krīze un galvu sāk pacelt nacionālā elite, kas ļoti tiecas uz Eiropu, cenšas dzīvot ar plašu vērienu un krāšņu, lai gan bieži tas no malas izskatās kā karikatūra. Lūk, tāds laiks. Ļoti daudz līdzību ar mūsdienām. Es domāju, ka skatītājiem nebūtu neliksies, ka tas ir uzrakstīts 30. gados, jo visa darbība apskatītā problemātika par procesiem, kas notiek sabiedrībā, attiecībām starp cilvēkiem, tā ir ļoti mūsdienīga. Процессы, которые происходят с людьми, между людьми, очень современные. Man viena draudze, viņa domāja, ka dabūs dēlu un dabūja arī. Viņa skaitīja pie sevis. Ik mirkli redzu sapņu tēlu, ka bērns, kas manī mīt, kā asins, kas manī dīkst, ik brīdi vairāk to par tēlu. Redzat? Ziniet, tad ir jāskaita tā. Ik mirkli redzu sapņu tēlu, ka šnabis, kas man priekšā, ka šnabis glāzē iekšā,